Pazušana ir kļuvis par sava veida fenomenu ar daudzpusīgām problēmām, kas piešķir papildus sarežģītību. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, kurā novērošana ir kļuvusi par normu, mēs varētu sagaidīt, ka daži no šiem noslēpumiem tiks atrisināti uzreiz, taču tā nenotiek. Pastāv ļoti reāls bažas, ka lieta, kurā iesaistīts Joanna Sion-Slavaki, 38 gadus vecs vīrietis, kurš 2024. gadā dzīvoja Dargavilā, Jaunzēlandē, ir nonākusi strupceļā un drīz kļūs par augsto lietu. Viņas ģimene izmisīgi meklē atbildes, taču ir paziņojusi, ka viņiem ir pilnīga uzticība Jaunzēlandes policijai, un viņi joprojām cer, ka viņas lieta gal galā tiks atrisināta. Cenšoties iegūt jaunas pavadienas un svarīgu informāciju, sabiedrībai tagad ir publiskoti novērošanas kameru ieraksti. Tajā gadā, 2. augustā, Joannas mirstīgās atliekas tika atrastas Rapīro pludmalē starp Omamārē un Arangas pludmalēm, un izmeklētājiem uzreiz kļuva skaidrs, ka viņa ir kļuvusi par noziedzīga nodarījuma upuri. Tika uzsākta slepkavības izmeklēšana, un drīz sabiedrībai tika sniegta informācija. Policija paziņoja, ka viņi meklē Joannas apģērbu, kas ietvēra baltu Nike tēkreklu, tumšas Everlast bikses un sarkanus Adidas bezšņoru apavus. Viņi arī nevarēja atrast viņas automašīnu un lūdza sabiedrību pievērst uzmanību melnai Mitsubishi Outlander. Viņi piebilda, ka kādā brīdī transporta līdzeklis bija novietots pie ieejas, kas ved uz Omamārī pludmali, jo liecinieki to tur redzēja ap 19:001 augustā tajā gadā. Lai gan izmeklētāji nav snieguši daudz vairāk informācijas par šo lietu, viņi lūguši ikvienu, kurš pamana baltu 2012. gada Toyota Hilux ar atvērtu kravas platformu un suņu būriem aizmugurē, sazināties ar viņiem, jo viņi uzskata, ka šis transporta līdzeklis varētu būt saistīts ar Joannas nāvi. Ir zināms, ka Joanna un viņas ģimene bieži pavadīja laiku pludmalē, kur viņa tika atrasta, taču policija atteikusies atklāt, vai viņi zina, kāpēc viņa tajā naktī, kad zaudēja dzīvību, tur atradās. Ir izteikts pieņēmums, ka viņai mājās bija kādas problēmas, tāpēc viņa nolēma kādu laiku pārnakšņot savā automašīnā, taču tas joprojām ir tikai minējums, jo līdz šim tam nav atrasti pārliecinoši pierādījumi. Medijiem tika paziņots, ka vairāki cilvēki tiek nopratināti saistībā ar notikušo, taču policija nav atklājusi neviena aizdomās turamā vārdu un ir atteikusies komentēt pieņēmumus, ka kāds no Joannas ģimenes varētu būt iesaistīts viņas nāvē. Pašlaik viņi koncentrējas uz Joannas pazudušo apģērbu meklēšanu un abu attiecīgo transporta līdzekļu pārvietošanās noskaidrošanu. Viņi arī cenšas noskaidrot, kurš vadīja transporta līdzekļus tajā naktī, kad Joanna zaudēja dzīvību. Turklāt nav skaidri noskaidrots, vai viņas dzīvība tika atņemta pludmalē, kur viņa tika atrasta, vai arī kāds viņu tur nogādāja pēc notikušā. Izpaustā informācija liecina, ka iepriekšējā dienā Joanna, viņas vīrs Jareds un viņa bērni pavadīja kādu laiku pludmalē, un vēlāk tajā pašā dienā viņa nosūtīja ziņu Jaredam sakot, ka viņa uz brīdi atgriezīsies tur, pirms dosies mājās. Taču viņa nepārnāca mājās, un nākamajā rītā viņš sāka panikot, kad pamodās un atrada viņas telefonā īsziņu, kurā vienkārši bija rakstīts palīdzi. Viņas ģimenei vēlāk tika paziņots, ka viņa atrasta mirusi apvidū, kas atradās zināmā attālumā no pludmales, kur viņa bija teikusi, ka dosies. Jareds uzskatīja šo īsziņu par īpaši dīvainu, jo Joanna nekad nesūtīja vienvārda īsziņas. Ja viņai būtu radušās problēmas ar automašīnu, viņa būtu paskaidrojusi, kāda ir problēma. Tāpēc viņš uzskata, ka viņam rakstīja īsziņu, būdama kāda varā, un ka šis cilvēks viņai pēc tam atņēma dzīvību. Ir publiskoti video novērošanas attēli ar vīrieti, ar kuru policija vēlētos parunāt, jo tiek uzskatīts, ka viņš bija pēdējais cilvēks, kurš redzēja viņa dzīvi. Viņa seja attēlos ir izpludināta, taču tiek cerēts, ka kāds viņu atpazīs un pieteiksies. Ja jums ir jebkāda informācija par Joannas lietu, lūdzam zvanīt pa tālruni 105, norādot lietas numuru 2408 03 9062. Jodijs Dallas Penningtons bija pazīstams ar savu mīlestību pret dabu. Viņš bieži devās kopā ar draugiem kempinga braucienos un makšķerēšanas izbraucienos. 49 gadus vecais Jacksonvillas, Arkansas iedzīvotājs bija pieradis pie rutīnas dzīvesveida, bieži devās īsos braucienos uz savām iecienītākajām dabas vietām. Par Jodiju bija zināms tas, ka viņš vienmēr kādam pateica, kurp dodas un uzturēja saziņu, īpaši, ja plāni mainījās. Viņa pēkšņā, neziņotā pazušana martā noteikti nebija raksturīga viņam un atstāja Jacksonvillas kopienu meklējam atbildes. Tas bija 11. marts, kad Jodiju pēdējo reizi redzēja Jacksonvillā. Viņš pameta savu māju ar savu sarkano 1995. gada Ford F-150 pickup. Pats transporta līdzeklis bija grūti nepamanīt.
Uz aizmugurējā stikla bija balts Razorback mežacūkas uzlīme. Uz aizmugurējā loga malas bija uzlīmes ar loža caurumiem, un kravas kastē atradās izteiksmīga pelēka instrumentu kaste. Dīvainā kārtā nebija nekāda norāža, uz kurien viņš dodas, un viņš nevienam nepaziņoja par saviem plāniem. Pēc viņu brāļa Bernija teiktā, viņš dažreiz devās vienatnē nedēļas nogalas braucienos makšķerēt vai doties kempingā, taču tas nekad nebija tik ilgi vai bez kāda ziņas. Viņa uzvedība tika uzskatīta par ārkārtīgi neraksturīgu. Nākamā ar Džodiju saistītā parādīšanās notika jau nākamajā dienā, kad Pine Bluff, Arkansasas štatā, uzstādītās flock kameras fiksēja Ford automašīnu 55 jūdzes no Jacksonvilles. Nav zināms, vai Džoda bija tā, kas vadīja automašīnu, kad tā tika nofilmēta, taču tas bija vienīgais pavadiens, kas viņiem bija. Pēc šī viena izšķirošā pavadiena lieta biedējoši strauji atzisa. Nebija ne jaunu parādīšanās gadījumu, ne pierādījumu, kas varētu liecināt par viņa atrašanās vietu. Kopš tās liktenīgās dienas Pennington ģimene nenogurstoši meklē atbildes, cerot atrast kaut ko, kas uz visiem laikiem izbeigtu viņa ciešanas. Bernijs ir paudis dziļas bažas par informācijas trūkumu. Viņš devās uz katru medību, makšķerēšanas un kempinga vietu, kurās viņa brālis mēdza uzturēties, taču no viņa nebija nevēsts. Nebija ne pēdu nospiedumu, ne personisku lietu, pat ne Ford riepu nospiedumu. Izskatījās, ka Džodija bija pazudis no zemes virsmas, atstājot aiz sevis neatbildētas jautājumus un noslēpumu. Penningtonu ģimene nebija vienīgie, kas meklēja pazudušo vīrieti. Jacksonvilles policijas departaments arī veica savu izmeklēšanu, pieliekot visus iespējamos pūliņus, taču palika tukšām rokām. Kamēr policija un ģimene lūdz sabiedrības palīdzību, viņi satraukti sēž un gaida to viena telefona zvanu, kas varētu visu mainīt. Ir pagājuši vairāki mēneši kopš pazušanas, nav parādījušās nekādas norādes, un Džodi joprojām ir pazudusi. Informāciju par šo noslēpumaino pazušanu var nodot Jacksonvilles policijas departamentam, zvanot pa tālruni 501 98 231 91. Sabiedrība ir brīdināta nepieiet aizdomās turētajam slepkavībā, kas notika Vitmoras Rīncas rajonā Wolverhamptonā, Anglijā, 19. septembrī. Un nekavējoties sazināties ar policiju, ja viņš tiek pamanīts, jo tiek uzskatīts, ka viņš varētu būt bruņots un varētu uzbrukt ikvienam, kurš apdraud viņa brīvību. Aicinājums ir saistīts ar uzbrukumu 28 gadus vecajam Dveinam Milsam, kurš tajā dienā tika atrasts miris Lesteras ielā. Tiek uzskatīts, ka aizdomās turamais, kurš kopš tā laika ir identificēts kā Mohameds Manirs Khāns, tajā dienā uzbruka Dveinam ar šaujamieroci, un tā rezultātā Dveins zaudēja dzīvību. Uzbrukuma laikā tika ievainots arī otrs vīrietis, 32 gadus vecais Saīds Zeins Ali, kurš tika nogādāts slimnīcā un palika kritiskā stāvoklī. Mohameds, kurš tuvākajiem pazīstams kā Menijs, ir zināms ar saitēm ar Wolverhamptonas apgabalu, un tagad ir publiskoti novērošanas kameru attēli, lai mēģinātu viņu atrast. Attēlos redzams, ka viņš ir ģērbies melnā un pelēkā sporta džemperī ar kapuci, pieskaņotās biksēs un galvā viņam ir melna beisbola tipa cepure. Ir publiskot arī skaidra Mohameda sejas fotogrāfija, jo novērošanas kameru ieraksti ir nedaudz graudaini un viņas seja nav pilnībā redzama. Ieraksts tika veikts aptuveni 12 stundas pirms uzbrukuma Dveinam, par kuru policijai tika ziņots pēc tam, kad kāds dzirdēja šāvienu apvidū. Kad ieradās pirmie glābēji, Dveins jau bija miris, bet Saīds tika steidzami nogādāts tuvējā slimnīcā. Abi vīrieši sēdēja automašīnā Lesteras ielā, kad Mohameds piegāja pie viņiem un pēkšņi izvilka šaujamieroci, pēc tam pavērs to pret transporta līdzekli un atklāja uguni. Nav zināms, vai viņš pirms uzbrukuma sazinājās ar upuriem, vai arī viņi viens otru pazina. Uzbrukuma iemesls pašlaik joprojām nav zināms, taču izmeklētāji ir paziņojuši, ka viņi strādā visu diennakti, lai noskaidrotu, kas noticis, un atrastu Mohamedu, lai viņš varētu tikt saukts pie atbildības par savām darbībām. Dveina un Sīda ģimenes ir satriektas pēc uzbrukuma, un viņi izmisīgi meklē atbildes, tostarp galveno jautājumu, kāpēc Mohameds viņiem tajā dienā uzbruka. Tiek cerēts, ka kāds atpazīs uzbrucēju, un laiks paziņos policijai, lai viņi varētu aizturēt. Ja jūs vai kādam, ko pazīstat, ir šāda informācija, lūdzam zvanīt uz 101, norādot žurnāla numuru 358 no 19. septembra, vai sazināties ar Crime Stoppers pa tālruni 08 00 55 5111. Sāpes un izmisums ir bieži sastopamas tūkstošiem ģimeņu visā pasaulē katru gadu, kad viņu tuvinieki vienkārši nepārnāk mājās.
Dažiem nākas sadzīvot ar sāpēm, atrodot šīs personas bezdzīvīgo ķermeni, bet citiem jādzīvo ar smagumu, nekad neuzzinot, kas noticis. Viena Ziemeļīrijas ģimene saskārās ar šo nelaimīgo otro variantu. Džerārds Konvejs dzīvoja Kukstaunā, kad viņa ģimene 2007. gada februārī ziņoja par viņa pazušanu. Tiek ziņots, ka 32 gadus vecajam vīrietim dažus gadus iepriekš tika diagnosticēta bipolāra traucējumi, kas padarīja viņa pēkšņo pazušanu vēl satraucošāku. Džerārdu pēdējo reizi redzēja 25. februārī. Tajā dienā viņš tika pamanīts bankas video novērošanas kameru ierakstos, kur viņš izņēma naudu no sava konta. Pēc tam daži, kas viņu pazina, apgalvoja, ka ir redzējuši viņu janvāra beigās un februāra sākumā, taču mēneša vidū Konveja ģimenei nācās ziņot par viņa pazušanu. Tika nekavējoties uzsākti meklēšanas pasākumi, cerot, ka apdraudētais cilvēks tiks ātri atrasts. Taču suņu vienības un gaisa novērošana nebija pietiekams, lai atrisinātu šo noslēpumu. Neskatoties uz plašajiem meklēšanas pasākumiem, Žerārs netika atrasts, un arī viņa ķermenis nekad netika uziets. Tika uzsākta izmeklēšana par šo neizskaidrojamo pazušanu, un tās rezultātā tika izteikts pieņēmums, ka pazudušais vīrietis vairs nav dzīvs. Tajā gada septembrī pazudušā vīrieša māte atklāja vairāk informācijas par viņa personību. Pēc viņas teiktā, Žerāram bija ieradums pazust pēc ģimenes strīdiem. Viņa gan apgalvoja, ka viņš vienmēr atgriezās, taču viņam bija slikta reputācija. Viņu raksturoja kā, citēju, cīnītāju. Žerāra māte vēl piebilda, ka, kad viņš izrādīja savu skarbo dabu, tas bija ļoti slikti. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka tikai gadu iepriekš Žerāram bija 3 lēkmes, kas notika tikai dažus mēnešus pirms viņa nelaikā pazušanas. Šeit atklātās detaļas bija pietiekams, lai norādītu, ka viņš viegli varēja nonākt nelabvēlīgā situācijā, kas būtu novedusi pie viņa pazušanas. Kopiena ir apjukusi par notikušo un uzskata, ka kāds ir kaut ko nodarījis šim vīrietim, un viņa onkulis norāda, ka bija vairāki cilvēki, kuri viņu neieredzēja. Tika apgalvots, ka ja viņam būtu mānijas epizode, viņš varētu uzbrukt citiem cilvēkiem. Daži uzskata, ka tieši tas varēja būt noticis, un ka viņš varēja kļūdaini izvēlēties nepareizo cilvēku. Bijušā draudzene pat apgalvoja, ka ir dzirdējusi baumas, ka viņš ticis nolaupīts un tiek turēts šķūnī. Taču tas viss bija tikai ģimenes locekļu, policijas un sabiedrības minējumi. Neviens patiesi nezina, kas notika ar Žerāru, kādos apstākļos viņš varēja nonākt un kas lika viņam noslēpumaini pazust. Ir pagājuši vairāki gadi, un Žerāra seja joprojām raugās no pazudušo personu plakātiem, kas dominē uz ielu apgaismes stabiem, sociālajos tīklos un emuāru ierakstos. Taču neviens nav nācis klajā ar informāciju, kas varētu izbeigt šo noslēpumu. Informāciju var nodot Crime Stoppers, zvanot pa tālruni 08 00 55 5111, norādot atsauces numuru 758 no 2007. gada 13. februāra. Jaunzēlandes Ziemeļu salas Gisbornas policija ir aicinājusi atsaukties jebkādus lieciniekus lietā, kas saistīta ar 36 gadus veco Billu Pinu Mandži, jo izmeklēšana par viņa slepkavību ir nonākusi strupceļā. 2025. gada 29. septembrī kāds iedzīvotājs sazinājās ar policiju, lai ziņotu, ka Riverdales rajonā atrasts bezsamaņā esošs vīrietis. Kad policisti ieradās notikuma vietā, viņi atrada Billu guļam uz kāda nama zāliena starp Laitonas ceļu un Riparadas ielu. Viņi nogādāja tuvējā slimnīcā, kur ārsti darīja visu iespējamo, lai viņu atdzīvinātu, taču viņa pūles bija veltīgas, jo neilgi pēc tam viņš no gūtajām traumām mira. Tika noskaidrots, ka Billa dzīvība tika atņemta izmantojot šaujamieroci, taču notikumi, kas noveda pie uzbrukuma, joprojām palika noslēpums. Ir zināms, ka no nozieguma vietas tika savākti vairāki priekšmeti, un visi tie ir nosūtīti tiesu ekspertīzei. Izmeklētāji arī ir norādījuši, ka viņi zina par vairāku cilvēku klātbūtni šajā apkaimē uzbrukuma brīdī, un viņi ir aicinājuši šos cilvēkus pieteikties, lai viņus varētu izslēgt no aizdomās turamo loka. Kopš tā laika viņi ir publiskojuši video novērošanas attēlus ar cilvēkiem, ar kuriem vēlētos sazināties saistībā ar Billa lietu, jo tiek uzskatīts, ka viņi ir tieši saistīti ar uzbrukumu viņam. Lai gan attēli ir graudaini, viņi ir publiskojuši abu personu aprakstus. Abi video materiālā redzami ģērbušies sporta džemperos ar kapucēm, kas uzvilktas galvām, iespējams, lai slēptu savas sejas no apkārtnes drošības kamerām. Pirmais aizdomās turamais tika nofilmēts, kad viņš skrēja prom no Foresteras nama pāri Ormondas ielai un uz Riparadas ielu. Otra persona, kas interesē izmeklētājus, tika redzēta izejam no tās pašas mājas pilsētas centra virzienā.
Viņš devās uz Mērijas ielu un pēc tam uz Ormondas ielu, pirms pazuda no kameru redzesloka. Tas nav vienīgais noziegums, kurā domājams abi ir iesaistīti. Policija atklāja, ka viņi iespējams ir atbildīgi arī par Hyundai Sonata zādzību, kas tika nozagta no Forester House 28 septembrī laikā no 19:30 līdz pusnaktī. Ir zināms, kā ar automašīnu aizbrauca no Riparāda ielas uz Laiton ceļu, virzoties Elginas rajona virzienā. Nākamajā dienā tā tika pamanīta uz Aberdīnas ceļa, pirms tika pamesta Čerčila ielā, kur tā tika atrasta 20. oktobrī. Ja jums ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt atrisināt Billa lietu, lūdzam sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 105, norādot operāciju Bushmans vai lietas numuru 250 9299 035. Kopš agas bērnības Marks Wallace Davis, dzimis 1985. gada februārī, tika raksturots kā laipns cilvēks. Augot, viņš ieguva iesauku mazais Maikls Jordans un bija nozīmīga personība savas ģimenes dzīvē. Tāpēc viņa prombūtne šodien ir piepildīta ar sērām, jo radinieki turpina cīnīties ar neatlaidīgo atbilžu meklējumu. Tas bija 2018. gads. Davis, dzīvojot Clarksvilā, Tennessee štatā, kļuva par 6 bērnu tēvu. Viņš ļoti mīlēja savus bērnus un lielāko daļu laika pavadīja ar viņiem, kad nestrādāja savā būvniecības darbā. Toreiz viņi to vēl nezināja, bet tajā gadā viņa bērni viņa redzēs pēdējo reizi. Tas bija 15. jūnijas, kad Davis pēdējo reizi tika manīts degvielas uzpildes stacijā Marathon, kas atradās 1230 Preachers Mill Road un kopš tā laika ir slēgta. Novērošanas kameras fiksēja brīdi, kad 33 gadus vecais Davis ieradās savā baltajā un sarkanajā kravas automašīnā. Pēc tam viņš iegāja veikalā un izmantoja tualeti. Pēc tam viņš tika pamanīts izejam no ēkas un dodamies uz tās aizmuguri, kur nebija novērošanas kameru. Tieši šeit Deiviss, kā tika ziņots, iesaistījās fiziskā konfliktā ar nenosauktu personu. Nekāda informācija par šo konfliktu nekad netika publiskota. Pēc tam viņš devās atpakaļ uz savu kravas automašīnu, iekāpa tajā un aizbrauca prom. Tā bija pēdējā reize, kad kāds viņu redzēja, taču aizbraucot, Deiviss turpināja sazināties ar dažiem draugiem, kuriem viņš sūtīja īsziņas. 2 dienas vēlāk, tēva dienā, ģimene saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Viņi nebija no viņa dzirdējuši kopš tās dienas, un ņemot vērā viņa uzticību saviem bērniem, viņa prombūtne tēva dienā bija satraucoša. Pagāja vēl dažas dienas, līdz pazudušā vīrieša satrauktais istabas biedrs sāka sazināties ar ģimeni, jautājot, vai kāds no viņiem nav redzējis Deivisu. Radinieki drīz saprata, ka ir pagājušas vairākas dienas, kopš viņi no viņa bija dzirdējuši, kas bija ļoti neparasti, ņemot vērā, ka viņš ar viņiem regulāri sazinājās. Pēc tam, kad istabas biedrs sazinājās, tika veikti vairāki mēģinājumi ar viņu sazināties, taču telefona zvani palika neatbildēti. Ģimene pat sazinājās ar vietējām slimnīcām, cerot, ka viņš varētu būt tur nonācis. Taču cerība ātri izzuda. Pēc tam, kad viņa radinieki ziņoja, ka Deiviss ir pazudis, sākās informācijas meklēšana. Izmeklētāji atklāja novērošanas kameru ierakstus un ātri saprata, ka Deivisa pazušanā iespējams ir noticis noziegums. Viņi arī pieļāva, ka kāds slēpj informāciju, kas varētu palīdzēt atrast viņa atrašanās vietu. Deivisa māte, Kima, uzskata, ka varētu būt noticis kaut kas traģisks. Noziegumu raidījumi kopš tā laika ir kļuvuši par viņas dzīves daļu, un viņa meklē jebko, ko varētu pievienot lietai. Bet viss, ko viņa līdz šim ir spējusi darīt, ir lūgt sabiedrību nākt klajā ar informāciju. Kima izmantoja Facebook, lai izplatītu ziņu par savu pazudušo dēlu, un tas pamudināja vairākus svešiniekus apvienoties kopīgā centienā pārmeklēt Clarksville, sākot no vietām, kur viņš bieži uzturējās, līdz pat tādām, kurās viņš nekad nebūtu devies. Neskatoties uz stundām, dienām un nedēļām ilgušajiem meklējumiem, neviens pavadiens nepalīdzēja noskaidrot Deivisa atrašanās vietu, atstājot ģimeni ar dziļām sāpēm, kuras var dziedēt tikai atbild uz jautājumu: kur ir Marks Wallace Davis? Informāciju par šo pazušanu var nodot Clarksvilles policijas departamentam, zvanot pa tālruni 931 64 806 55. Apmēram pulksten 22 2013. gada 2. septembrī Bermudu salu Pembrukas policija reaģēja uz ziņojumu par notikumu Svētās Monikas misijas rajonā, kur tika paziņots par incidentu, kas saistīts ar šaujamieroču lietošanu. Ieradoties notikuma vietā, viņa atrada 30 gadus veco Jonatanu Dillu bez samaņas pie viņa mājas, un viņš tika steidzami nogādāts Karaļa Edvarda VII piemiņas slimnīcā. Taču drīz pēc tam tika paziņots, ka Jonatans ir miris, un policija uzsāka meklēšanu vīrietim, kurš viņam uzbruka.
Uzreiz tika pieņemts, ka uzbrukums ir saistīts ar bandu aktivitātēm šajā apkaimē, ņemot vērā tā izpildes raksturu. Izmeklētāji ziņoja, ka Jonatanam tika šauts no aizmugures, kā nāves soda izpildē, tāpēc tiek pieņemts, ka viņš pazina uzbrucēju. Policijas patruļas nekavējoties tika nosūtītas uz vairākām vietām, jo pastāvēja bažas, ka konkurējošā banda varētu atriepties vainīgajiem, lai gan tiek uzskatīts, ka Jonatana uzbrucējs uzbrukuma brīdī bija viens pats. Akliecinieki ziņoja, ka redzējuši vīrieti, kurš aizbēdzis no notikuma vietas ar motociklu, un ka viņš tajā brīdī bijis viens. Pēc tam viņš pagriezās uz dienvidiem pa Glība ceļu, un tika uzskatīts, ka viņš tālāk devās vai nu uz Pārsona ceļu, Frisvela kalnu vai Bišopa Spencer ceļu. Liecinieki aprakstīja, ka redzējuši Jonatana mēģinājumu aizbēgt no minētā vīrieša, taču viņam tas neizdevās, un viņš zaudēja dzīvību. Tika ziņots, ka tika izšauti līdz pat 9 šāvieniem, taču tas nav apstiprināts, un tiek uzskatīts, ka Jonatans tika sašauts tikai vienu reizi, taču šis šāviens izrādījās letāls. Viņa kaimiņi kopš tā laika ir norādījuši, ka Jonatana māja ir populāra vieta, kur bieži varēja redzēt pulcējamies cilvēkus, no kuriem lielākā daļa iespējams ir iesaistīti vietējās bandās. Nav arī nekas neparasts, ka cilvēki ziņo par šaujamieroču lietošanu šajā apkaimē, taču lielākā daļa šo gadījumu parasti nav īpaši nopietni. Taču pagātnē ir bijuši vairāki nopietni incidenti, no kuriem viens bija līdzīgs uzbrukums, kura laikā 2 cilvēki zaudēja dzīvību. Šie gadījumi kopš tā laika ir atrisināti, jo vainīgie ir aizturēti, taču aizdomās turamais, kurš atņēma Jonatana dzīvību, joprojām ir brīvībā. Pastāv bažas, ka šajā apkaimē dzīvojošie cilvēki varētu zināt vairāk nekā viņi atklāja, taču viņi vilcinās nākt klajā ar informāciju, jo incidents visticamāk ir saistīts ar bandām, un viņi varētu baidīties runāt, baidoties no atriebības. Lai atsvaidzinātu cilvēku atmiņu, sabiedrībai ir publiskots video novērošanas attēls ar gaišas krāsas automašīnu. Attēls tika uzņemts apmēram 22:20 tajā naktī, kad automašīna tika vadīta pa Glība ielu, vadītājiem dodoties vecā Pipara torņa virzienā. Jāatzīmē, ka policija nav nosaukusi automašīnas vadītāju par aizdomās turamo, taču tiek uzskatīts, ka viņš varētu sniegt varas iestādēm vērtīgu informāciju par Jonatana lietu un tiek aicināts atsaukties. Ik viens, kurš ir redzējis šo automašīnu, tiek aicināts sazināties ar policiju, jo jebkura pat vismazākā detaļa var izrādīties izšķiroša lietas atrisināšanā. Diemžēl automašīnas marka un modelis joprojām nav zināmi, jo pieejamie video novērošanas attēli ir graudaini. Transporta līdzeklis atradās zināmā attālumā no kameras, kas to fiksēja. Ir pieejami arī video novērošanas attēli ar kādu, kurš brauc garām ar motociklu, un motociklu vadītājam ir lūgts sazināties ar izmeklētājiem, jo iespējams viņš var sniegt nozīmīgu informāciju. Ik viens, kurš var palīdzēt šajā izmeklēšanā, tiek aicināts sazināties ar Bermudas smago nozieguma nodaļu pa tālruni 247 1739. Tas bija 2021. gada 9. novembrī, kad Oklendās policija gāja no durvīm pie durvīm, klauvēja un cerēja, ka kaimiņiem ir kāda informācija. Viņi meklēja Sandringemas iedzīvotāju Sindiju Lī, kuru pēdējo reizi fiksēja novērošanas kameru ieraksti, pirms viņa noslēpumaini pazuda. 70 gadus vecā sieviete tika redzētajām pa Tranmere ielu, taču tālāk notikušais netika fiksēts. Sindija regulāri devās rīta pastaigās, un kaimiņi viņu bieži pamanīja. Sieviete devās ierastajā pastaigā, taču atpūtas vietā tika uzsākta plaša meklēšanas operācija. Varas iestādes ātri izveidoja meklēšanas un glābšanas komandas, kas 5 dienas pārmeklēja apkārtni. Kamēr norisinājās meklēšana, policisti centās atrast arī citus novērošanas kameru ierakstus šajā apkaimē, cerot izsekot Sindijas kustībām un noskaidrot, kur viņa varētu būt nonākusi. Pagāja vairākas dienas, un viņa neko neatrada. Neskatoties uz viņu pūlēm un ļoti mazajām pavadienu skaitam, likumsargi nevarēja pateikt, kas noticis, vai kāds bija iesaistīts, vai arī tā bija kāda dīvaina nelaime. Lai gan Sindija bija 70 gadus veca, tika teikts, ka viņa ir aktīva un labā fiziskā formā, un viņai nebija medicīnisku iemeslu pazušanai. Sieviete bija dzīvojusi Jaunzēlandē 30 gadus, kur viņa kopā ar vīru bija uzņēmuma īpašniece, tāpēc nebija iespējams, ka viņa vienkārši būtu apmaldījusies. Bez jaunām pavadieniem policijai nācās vērsties pie sabiedrības pēc informācijas. Viņi publiskoja novērošanas kameru ierakstu, aprakstu un pazudušās sievietes fotogrāfiju, cerot, ka kāds būs kaut ko redzējis. Viņu lūdza, ja kāds ir redzējis sievieti, kurai mugurā bija apģērbs, kas atbilst aprakstam, lai viņi pieteiktos. Bet dienas pagāja neparādoties nevienai pavadienam, kas varētu palīdzēt atrast Sindiju, un cerība sāka izzust.
Tad, visnegaidītākajā brīdī, pēc 11 dienām tuvojoties 2 nedēļu atzīmei kopš pazušanas, policija atklāja kaut ko ievērojamu. 20. novembrī ap pusdienlaiku Sindija tika atrasta kritiskā stāvoklī kaimiņa mājā. Lai gan viņai nebija fizisku ievainojumu, sieviete tika atrasta smagi dehidrēta un tika nogādāta slimnīcā, kur viņu stabilizēja intensīvās terapijas nodaļā. Izrādījās, ka tieši šī viena māja, kas bija neapdzīvota, tika pārmeklēta tikai tajā pašā dienā. Policija atklāja, ka Sindija ir atrasta, taču nevarēja pateikt, kas izraisīja viņas pazušanu, un tas kļūšot skaidrs tikai tad, kad viņa būs pietiekami atlabusi, lai varētu runāt. Taču 2025. gadā apstākļi ap šo dīvaino pazušanu joprojām paliek noslēpums. Joprojām paliek daudz jautājumu par Sindijas Lī pazušanu. Kā viņa iekļuva mājā? Ja policija bija klauvējusi pie šīm durvīm, kāpēc viņa neizsaucās? Vai tā bija neveiksmīga nolaupīšana, vai nezinām veselības problēma bija tam par iemeslu? Jaunās Dienvidvelsas policija ir paziņojusi, ka 28 gadus vecais Hons Lī Čī, kurš 2022. gadā dzīvoja Sidnejā, Austrālijā, par viņa pazušanu viņa ģimene pirmoreiz ziņoja 11. maijā tajā gadā, pēc tam, kad viņa ģimene nespēja ar viņu sazināties. Tika uzsākta izmeklēšana, un viena no pirmajām atrastajām norādēm bija video novērošanas ieraksts, kurā redzams, kā Čī apmēram 18:00 pamet dzīvokļu kompleksu, kas atrodas Makvorijas ielā, tajā pašā vakarā, un šis ieraksts tika nodots sabiedrības rīcībā. Tajā bija redzams, kā Čī iet cauri ēkas vestibila telpai, un kameras, kas bija uzstādītas ārpusē, pēc tam parādīja viņu izejam ārā. Tad bija redzams, kā viņš pārbauda savu telefonu pirms dodas pa ielu tālāk. Viņš vairākas reizes paskatās pār plecu, taču nav zināms, vai tam bija kāds sakars ar viņa pazušanu. Izmeklētāji vēl nezināja, ka šis video ieraksts bija pēdējā zināmā reize, kad Čī tika redzēts dzīvs. Viņa ģimene paziņoja, ka pēdējo reizi viņa redzēja Sidnejas rātsnamā 11. maijā ap 13:00. Un kāpēc tam viņš pēkšņi pārstāja atbildēt uz viņa izziņām? Zvani uz viņa tālruni tika novirzīti uz balss pastu, tāpēc viņi nolēma sazināties ar policiju. 6. augustā pilsētas darbinieki izsauca policiju, kad viņi uzdūrās mirušu vīriešu mirstīgajām atliekām krūmos Packer Road, Hawkesburyjā. Mirstīgās atliekas tika nosūtītas uz laboratoriju pārbaudēm, un rezultāti apstiprināja, ka atrastais bija Čī. Apstākļi, kas saistīti ar viņa nāvi, tiek uzskatīti par aizdomīgiem, un tiek pieņemts, ka viņš ir kļuvis par noziedzīgu nodarījumu upuri. Taču lietā ir panākts mazs progress, un izmeklētāji ir lūguši sabiedrības palīdzību visu atbilstošo faktu apkopošanā. Viņi ir lūguši ikvienu, kurš pēdējās dienās pirms Čī nāves ar viņu runāja, sazināties ar viņiem, jo šīm personām varētu būt informācija, kas attiecas uz šo lietu. Joprojām paliek daudz neatbildētu jautājumu. Piemēram, kā Čī nonāca aptuveni 80 km attālumā no vietas, kur viņš pēdējo reizi tika redzēts novērošanas kameru ierakstos. Turklāt viņš nekad nebūtu pēkšņi pārtraucis sazināties ar savu ģimeni, tāpēc ir izteikts pieņēmums, ka viņš tika aizvests uz to vietu, kur tika atrasts, pirms viņa dzīvība tika atņemta. Pieejamie avoti nav norādījuši, vai viņa nāves cēlonis vispār tika noskaidrots. Nav zināms arī, kāds bija uzbrukuma motīvs pret viņu, taču drīz vien sāka veidoties skaidrāks priekšstats, kad izmeklētāji sāka vākt informāciju par Čī dzīvi. Tika noskaidrots, ka viņš bija neliela mēroga nelegālo vielu tirgotājs. Un beidzot viņi identificēja aizdomās turamo, 28 gadus veco Ferencu Stemleru, kuru aizveda uz nopratināšanu. Taču tā kā nav pierādījumu, kas viņu saistītu ar Čī lietu, viņam pagaidām nav izvirzītas apsūdzības. Kopš tā laika Stemlers ir nosaukts par aizdomās turamo vēl vienā lietā, kurā 2 vīrieši, Muļa un Etuate Sjals, tika pakļauti bruņota maskēta vīriešu uzbrukumam, kamēr viņi apmeklēja frizētavu. Abi vīrieši izdzīvoja pēc tam, kad saņēma ārstēšanu savainojumiem. Ik viens, kam ir informācija par Čī lietu, tiek aicināts sazināties ar Crime Stoppers pa 333 000. Policijai trūkst pavadienu Skota Švarca pazušanas lietā, kurš pēdējo reizi tika redzēts novērošanas kamerās izejot no sava dzīvokļu kompleksa Libertijas pilsētiņā Ohio štatā. Libertijas centrā ir izvietotas vairākas kameras, taču tikai viena no tām viņu fiksēja. Butlera apgabala šerifa biroja atrastajā video redzams, kā vīrietis 2013 kāpj lejā pa kāpnēm. Viņam mugurā bija pelēks CSI krekls un tumši džinsi. Un tad viņš pazuda. Skats. 60 gadus vecs vīrietis, kurš dzīvo Bleika ielas 7500 numuru kvartālā. Viņam bija ģimene Džordžijā, tāpēc viņš bieži dalīja savu laiku starp abām vietām.
2024. gada 19. augustā viņš pameta savu dzīvokli un pēc tam pazuda. 2 dienas vēlāk viņa sieva devās uz Betlera apgabala šerifa biroju, lai ziņotu par savu vīra pazušanu. Viņa pastāstīja policistiem, ka viņai ir grūti ar viņu sazināties, un tas, ka viņa tik ilgi nav dzirdējusi no viņa, noteikti nav raksturīgi viņam. Izmeklētāji drīz pēc tam devās uz dzīvokli, cerot atrast pavadienus, kas varētu palīdzēt noskaidrot viņa atrašanās vietu. Izņemot novērošanas kameru ierakstus, nebija nekā. Policisti neatrada nekādas piespiedu iekļūšanas pazīmes, taču uz letes atrada atstātas ēdienpaliekas, kas, kā tiek apgalvots, bija no Brio Italian Grill, kas šķiet liecināja, ka Skots bija plānojis atgriezties dzīvoklī. Viņa automašīna un mobilais telefons arī bija atstāti. Viņš nekad netika redzēts nevienā citā kamerā, kas varētu atklāt viņa turpmākās kustības vai to, vai kāds viņu bija paņēmis. Gandrīz gadu vēlāk šerifa birojas nav saņēmis nevienu pavadienu vai norādi, kas varētu palīdzēt atrast Skotu. Viņi ir nosūtījuši brīdinājumus policijas iecirkņiem pat līdz Kolumbusai, cerot, ka kāds kaut ko ir redzējis. Neskatoties uz to, ka tika pārbaudīts viņa mobilais telefons, finanšu ieraksti un dators, nekādi pavadieni nav atrasti. Policija neatrada nekādus pierādījumus par noziedzīgu nodarījumu un nekādas pazīmes, ka viņš būtu izņēmis vai izmantojis naudu kopš tā laika. Skots tajā liktenīgajā dienā nogāja pa kāpnēm un noslēpumaini pazuda. Jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt atrast šo personu, var nodot Betlera apgabala šerifa birojām pa tālruni 5 137 85 1300 ar lietas numuru 245 789. Video novērošanas ieraksti ir pieejami lietā, kas pazīstama kā Salisbury saindēšana, kuras laikā 2018. gada 4. martā tika mēģināts nogalināt bijušo Krievijas militāro virsnieku un viņa meitu Jūliju. Tas viss sākās, kad Sergejs un Jūlija izlidoja no Maskavas uz Hītrovas lidostu Krievijā, un tur ieradās ap 14:43 martā. Nākamajā dienā Sergeja automašīna tika redzēta braucam pa Devises ceļu Salisbury, un abi pēc tam apmeklēja tirdzniecības centru, kur kādu laiku pavadīja bārā. Pēc tam viņi paēda restorānā, kas saucas Zizī, un tika redzēta aizējuma 15:30 pēc rēķina apmaksas. Tikai 40 minūtes vēlāk tika sazināts ar policiju un paziņots, ka vīrietis un sieviete, kuri vēlāk tika identificēti kā tēvs un meita, tika atrasti bezsamaņā uz parka soliņas Salisbury. Galvenā medicīnas māsa nonāca notikuma vietā un uzreiz saprata, ka kaut kas nav kārtībā, kad tika pamanīts, ka Jūlija puto pie mutes un viņas acis ir spīdīgi baltas un atvērtas, lai gan viņa bija bezsamaņā. Viņi tika atdzīvināti vairākas reizes, taču turpināja zaudēt samaņu. Un, kad ieradās ātrā palīdzība, viņi tika nogādāti slimnīcā ārstēšanai. Drīz pēc tam policisti, kuri bija saistīti ar šo lietu, sāka izrādīt dīvainus simptomus, un viens policists, kurš bija apmeklējis Sergeja māju, nonāca slimnīcā smagā stāvoklī. 2 policistiem tika konstatēts acu nieze un apgrūtināta elpošana. Tikmēr Sergejs un Jūlija joprojām cīnījās, lai atveseļotos. Taču 29. martā tika paziņots, ka Jūlijas veselības stāvoklis uzlabojas. Un mēnesi pēc notikušā Sergejs beidzot atguva samaņu. 18. maijā abi tika atzīti par pietiekami veseliem, lai varētu doties mājās. Viens izmeklētājs vēlāk ziņoja, ka saslimis saindēšanās dēļ pēc Sergeja mājas pārmeklēšanas, neskatoties uz to, ka viņš bija ģērbies aizsargtērpā. Vēlāk tika noskaidrots, ka uz mājas durvju roktura bija uzklāts militāras klases nervu aģents, ko sauc par novičoku, un pēc tam, kad tas tika aiztikts, tas tika izplatīts pa visu māju, padarot to ārkārtīgi bīstamu. Rezultātā 2019. gadā ap ēku tika uzbūvēts noslēgts karkas, un jumtu noņēma militārā komanda. Nākamo 4 mēnešu laikā pārējā mājas daļa tika attīrīta no piesārņojuma un atjaunota. Tad tika paziņots, ka ir identificēti 2 aizdomās turamie. Tika aizdomas, ka Aleksandrs Petrovs un Ruslans Bošīrovs bija Krievijas militārās izlūkošanas virsnieki, kuri bija atbildīgi par saindēšanām. Un tad kā 3. aizdomās turamais tika pievienots doktors Aleksandrs Miškins. Tad kļuva skaidrs, ka saindēšanu veica Krievija, jo Sergejs tika turēts aizdomās par spiegošanu Lielbritānijas valdības labā. Šī ir lieta, kuras izmeklēšana joprojām turpinās un kuras atrisināšana visticamāk prasīs ilgu laiku. Taču pašlaik galvenie aizdomās turamie šajā incidentā ir identificēti. Daži avoti norāda, ka Sergejs un Jūlija ir pārcēlušies uz Jaunzēlandi, taču tas joprojām nav apstiprināts. Pašlaik tas ir apstiprināts.
Sāra Geila Ebersoila dzimusi 1996. gada septembrī, kā jaunākā no 8 bērniem. Viņa uzauga Sarasotā, Floridā, kur viņa audzināja tante un onkulis. Kad Sāra bija pusaudze, viņa bieži pārvietojās starp divām mājām – savu tanšu mājām un māsu mājām Danellenā. 2014. gadā, 18 gadu vecumā viņš pārcēlās uz Danelanu un apprecējās, taču laulība bija īsa un pāris izšķīrās jau pēc gada. Sāra beigās dalīja dzīvokli 19220 NV 60 avēnijā Redikā, Floridā. Viņa strādāja šajā apkaimē kā eksotiskā dejotāja. Neskatoties uz nelielajām grūtībām ar šķiršanos, attiecību pārtraukšanu un pārcelšanos atpakaļ uz Rediku, Sāras dzīve ritēja labi, taču tam pēkšņi pienāca gals. 2023. gada 2. martā, kad viņa noslēpumaini pazuda. Apmēram 19:00 tajā vakarā viņa beidza darbu un nosūtīja ziņu māsai, lūdzot aizvest viņu mājās. Tomēr māsa tajā brīdī nebija pieejama un nevarēja viņu paņemt. Pēc 50 minūtēm viņa nosūtīja vēl vienu ziņu, lūdzot nodot sveicienus viņas bērniem. Tad 22:11 pienāca pēdējā ziņa. Tagad, atskatoties, māsa vēlējās kaut būt varējis viņu atrunāt no šī soļa. Tajā pēdējā īsziņā Sāra rakstīja, ka kāp iekšā kādā kravas automašīnā ar nepazīstamiem vīriešiem, kurus viņa aprakstīja kā kaubojus. Viņi izskatījās sajūsmināti par viņu sabiedrību un cerēja uz jautru braucienu mājup. Sāra tika redzēta novērošanas kamerā Circle K degvielas uzpildes stacijā, kas atrodas 17980 North Highway 441, kāpjot melnā pikapā kopā ar 2 vīriešiem. 26 gadus vecā sieviete nekad neatgriezās mājās, un kopš tā laika viņa nav redzēta vai dzirdēta. Jau nākamajā dienā, uztraucoties par Sāras labklājību, istabas biedrene mēģināja iesniegt ziņojumu par pazudušu personu, taču policija uzstāja, ka jāgaida vesela nedēļa. Kad ģimenei neizdevās sazināties ar Sāru, viņi beidzot ziņoja par viņas pazušanu Marionas apgabala šerifa birojam, un izmeklēšana tika uzsākta. Varas iestādēm izdevās ātri identificēt nezināmos vīriešus, ar kuriem Sāra pēdējo reizi tika redzēta. Viņi tika uzaicināti uz nopratināšanu, taču policija nekad neatklāja nekādu informāciju, ko viņi iespējams bija iegūši. Izmeklētāji vēlāk paziņoja, ka Sāra pēdējo reizi tika redzēta 3. marta agrās rīta stundās, iespējams iekāpjot zilā sedanā, kas liecinieku prāt bija Hyundai. Viens no kauboju istabas biedriem nāca klajā ar informāciju, ka pazudusī sieviete tajā vakarā bija viņu mājoklī un uzturējās tur līdz pat agrām rīta stundām. Pēc tam viņa devās prom viena pati un iekāpa tajā zilajā transporta līdzeklī. No tā brīža lieta nonāca strupceļā, un vienīgie pavadieni bija liecinieku liecības un novērošanas kameru ieraksti. Tad, veselu gadu vēlāk, pēc neatlaidīga darba cenšoties noskaidrot, kam pieder zilais sedans, lietā parādījās pavērsiens. 2024. gada martā Marionas apgabala šerifa birojas nosauca transporta līdzekļu vadītāju. Tās bija Tyrons Mūrmans, kurš tagad tiek uzskatīts par interesējošu personu. Izmeklētāji ieguva orderi, lai pārmeklētu vīriešu tālruni, un atklāja, ka viņš un pazudusī sieviete atradās veikalā, kas atrodas Marionas apgabala ziemeļrietumu daļā. Viņi tur bija bijuši 2023. gada 3. marta rītā. Diemžēl šī ir vienīgā informācija, ko policija spēja noskaidrot, un Mūrmans kopš tā laika nav sadarbojies. Tagad likumsargi ir spiesti vērsties pie sabiedrības ar lūgumu sniegt jebkādu informāciju, kas palīdzētu atbildēt uz jautājumu, kas notika ar Sāru Ebersolu. Informāciju var nodot Marionas apgabala šerifa birojam, zvanot pa tālruni 352 368 350 08. 42 gadus vecais Šons Foks ir vēl viens upuris iepriekš plānotam uzbrukumam, kas viņa dzīvību izbeidz 2022. gada 2. oktobrī Belfāstā, Īrijā. Tiek piedāvāta $20,000 atlīdzība, kas ir aptuveni $26,000 ikvienam, kurš var sniegt papildu informāciju, kas palīdzētu atrisināt šo lietu. Taču līdz šim nekāda informācija vēl nav saņemta. Tajā pēcpusdienā Šons apmeklēja Donegālas Keltu futbola klubu Belfāstā, kur vairāk cilvēki viņu redzēja, kā viņš baudīja dažus dzērienus pasākumu zālē. Taču klubā izcēlās haoss, kad abi vīrieši ienāca un uzbruka viņam vairāku liecinieku klātbūtnē. Viņi izmeklētājiem stāstīja, ka uzbrukums neapšaubām bija iepriekš plānots, jo abi vīrieši devās tieši pie Šona un atklāja uguni. Viņi turpināja šaut arī pēc tam, kad viņš bija nokritis zemē, vienā brīdī pat nostājoties virs viņa un turpinot šaut. Pēc tam viņi aizbēga Gaidora dārza virzienā un joprojām nav identificēti, neskatoties uz to, ka viņus redzēja vairāki kluba apmeklētāji.
Incidents notika mazāk nekā 60 sekundēs un atstāja vairākus cilvēkus traumatizētus par to, ko viņi bija redzējuši. Iespējams, ka abi vīrieši zināja Šona ieradums, jo viņš klubā apmeklēja neregulāri un visticamāk viņš zināja, ka viņš bija plānojis pavadīt tur kādu laiku tajā svētdienas pēcpusdienā. Policija ir paziņojusi, ka tas ir brīnums, ka neviens cits netika ievainots, jo dažu sekundžu laikā tika izšauts apmēram 20 lodes, un daudzas no tām acitās pret grīdu tikai nedaudz garām klātesošajiem. Viņa ir piebildusi, ka šāda veida uzbrukumiem nav vietas civilizētā sabiedrībā un ka abi uzbrucēji ir jāatrod pēc iespējas ātrāk, lai varētu nodrošināt taisnīgumu. Ir izteikts pieņēmums, ka Šona lieta varētu būt saistīta ar citu gadījumu, kurā arī viņa draugs zaudēja dzīvību līdzīgā uzbrukumā. Tajā 2018. gada incidentā 43 gadus vecais Jims Donegans gaidīja savu dēlu savā automašīnā pie Svētās Marijas ģimnāzijas, kad viņam uzbruka vīrietis, kurš domājams bija daļa no paramilitāras grupas. Uzbrukums tika veikts arī dienas laikā, un attiecīgais vīrietis šķiet neuztraucās par to, ka viņu redz vairāki liecinieki, tāpat kā tas bija uzbrukumā Šonam. Donegana gadījumā ir zināms, ka viņš gadu gaitā bija ieguvis vairākus ienaidniekus, taču Šona ģimene un izmeklētāji, kas vada viņa lietu, vēl nav atraduši iemeslu šim uzbrukumam, jo viņš bija ļoti iecienīts šajā apkaimē. Video novērošanas ieraksti ar abiem attiecīgajiem vīriešiem ir pieejami, taču viņi vēl nav identificēti. Pirmais vīrietis redzams ģērbies gaiši, zilā džemperī ar kapuci, beisbola stila cepurē, pelēkās biksēs un melnos apavos, un viņam rokās ir divkrāsu cimdi, lai nepieļautu pirkstu nospiedumu atstāšanu noziegumu vietā. Otrais vīrietis bija ģērbies gaišā džemperī ar kapuci, kuram pa piedurknēm iet sarkans līnijas, beisbola cepurē, pelēkos zābakos un divkrāsu cimdos. Ja tajā dienā pamanījāt kaut ko noderīgu vai atpazīstat kādu no vīriešiem video ierakstā, lūdzam sazināties ar Crime Stopper SPA 555-111. Tas bija 2024. gada 27. novembris, kad Michaels Bounds no Eurekas, Kalifornijā devās no mājām uz pārtikas veikalu. Tiek apgalvots, ka viņš iepirksies kopā ar draugu, un viņam bija paredzēts satikt šo draugu kaut kad pēc 16:30 tajā dienā. Taču šķita, ka viņš nekad nesatika savu draugu dzīvojamajā kompleksā Pine Hill Apartments, bet gan pazuda bez vēsts. Pagāja 2 dienas, pirms ģimene saprata, ka kaut kas nav kārtībā. 29. novembra pēcpusdienā viņš tika pieteikts kā pazudis Eurekas policijas departamentā, kas izraisīja ātru meklēšanu un atklāja dažādas dīvainas detaļas. Pirmā informācija, ko viņa atklāja, bija tāda, ka pirms viņa pazušanas ap 15:00 novērošanas kameru ieraksti fiksēja 60 gadus veco vīrieti Mērfija tirgū Blue Lakes apkaimē vienu pašu, pirms viņam bija paredzēta tikšanās ar draugu. Nākamā detaļa nāca no acu liecinieka, kurš apgalvoja, ka ir redzējis sudraba krāsas 2006. gada Dodge Charger ar numurzīmi 9CC F459, kas piederēja Maiklam pie Pine Hill dzīvokļiem ap 17:52 tajā dienā. Šo transporta līdzekli atrada 30. novembrī. Tas tika atrasts pamests un neaizslēgts Vansas un Eurekas ielas krustojumā Pine Hill rajonā. Dodge Charger atradās biedējoši tuvu, tikai 3 kvartālu attālumā no drauga dzīvokļa, taču Maikls nekur nebija redzams. Iekšā atradās viņa mobilais telefons, kuram bija izlādējusies baterija. Izmeklētāji cerēja, ka dati, kas atrodas viņa mobilajā telefonā, varētu sniegt pavadienus, kas palīdzētu rekonstruēt pazudušā vīrieša pēdējos mirkļus un iespējams novest pie viņa atrašanās vietas. Diemžēl viņiem nav izdevies iegūt orderi. Juridiski šķēršļi un bloķētie dati varētu kavēt šīs mīklas atrisināšanu. Varas iestādes rūpīgi pārmeklēja apkārtni, taču neatrada nevienu pavadienu vai pierādījumu, kas varētu liecināt par viņa atrašanās vietu. Policija pēc tam atrada vēl vienu novērošanas kameru ierakstu, kas bija iegūts no apgabala, kur tika atrasta automašīna. Video redzams, kā Charger piebrauc pie Vansas avēnijas ar izslēgtām priekšējām gaismām. Tā laika zīmogs liecināja, ka pulkstenis bija 20:05. Vairākas stundas pēc tam, kad to bija redzējis aculiecinieks. Kas notika pēc 20:05 tajā vakarā, joprojām nav zināms, taču tas ir radījis ilgstošu un satraucošu noslēpumu, kas sabiedrībā atstājis drūmu sajūtu. Bez pavadieniem un bez norādēm vienīgais, kas palika Jūrikas policijas departamentam, bija veikt vēl vairāk meklēšanu. Trešajā operācijā apvienojās Jūrikas policijas departamenta un meklēšanas un glābšanas komanda pūliņi. Kopā viņi pārmeklēja 31 akru lielu zaļo zonu netālu no vietas, kur tika atrasta Maikla automašīna. Mēģinājumos tika iesaistītas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas un 6 suņi,
taču bez panākumiem. Maikls bija pazudis. Pazušana turpināja mulsināt Kalifornijas kopienu, kas prātoja, kas notika tajā liktenīgajā dienā. Informāciju par Maikla Boundsa pazušanu var nodot Jūriks policijai pa tālruni 707 441 4060. 21 gadu vecais Attenis Borsinos varbūt bija bijušā Melburnas Austrālija policista dēls, taču viņš noteikti nesekoja sava tēva pēdās. Bija zināms, ka viņš bija iesaistīts dažādās noziedzīgās aktivitātēs, un tiek uzskatīts, ka tas bija viens no faktoriem uzbrukumā, kas viņam atņēma dzīvību. Vēl būdams pusaudzis, Borsinos nolēma pievienoties bandai, kuru vadīja Kasims Hamats un viņa brālēns Ahmads Al-Hamza. Ir zināms, ka Hamads ir iesaistīts nelegālajā tabakas tirdzniecībā Austrālijā. Tiek uzskatīts, ka Borsinos bija iesaistīts organizētā slepkavībā, kuras rezultātā dzīvību zaudēja Suleimans Abdulrahims, augsta līmeņa gangsteris, kurš tika atrasts miris daudz dzīvokļu ēkas pazemes autostāvvietā Prestonas High Street ielā. Tiek uzskatīts, ka 4 vīrieši slēpās un gaidīja, kad ieradīsies Abduls Rahims, un kad viņš ieradās kopā ar savu draudzeni, viņam tika uzbrukts. Draudzīna mēģināja sniegt palīdzību, kamēr tika izsaukta policija, taču, kad viņi ieradās, Abduls Rahims jau bija miris. Izmeklētājiem nav šaubu, ka uzbrukums Borsinosam arī bija rūpīgi izplānots un ka šī nozieguma izdarīšanai tika nolīgti profesionāli slepkavas. Video novērošanas ieraksti, kas tagad ir publiskoti, apstiprina, ka viņa uzbrucēji izmantoja automašīnas, kas tika nozagtas vairākus mēnešus iepriekš, lai sekotu viņam pirms uzbrukuma, kas tika izdarīts gaišā dienas laikā. Interesanti, ka viņam bija jāierodas tiesā saistībā ar apsūdzībām par ieročiem, braukšanas pārkāpumiem un nelegālām vielām, kas bija izvirzītas pret viņu, un joprojām nav zināms, vai tam bija kāds sakars ar uzbrukumu viņam. Pašlaik uzbrukuma motīvs joprojām nav skaidrs, un tiek pieņemts, ka slepkavība tika pasūtīta Borsino iesaistīšanās dēļ organizētajā noziedzībā. Abi vīrieši, kas bija atbildīgi par notikušo, tika iemūžināti novērošanas kameru ierakstos, un policija ir aicinājusi ikvienu, kurš viņus atpazīst, atsaukties. Ierakstā redzams, kā abi vīrieši iziet no iepirkšanās centra Eppingā, rokās nesot brūnus papīra maisiņus. Pēc tam viņi devās pie Volkswagen apvidus automašīnas, kas dažas dienas iepriekš Melvernā bija ziņots kā par nozagtu. Pēc veiksmīgas uzbrukuma izpildes viņi aizbēga ar Nissan Patrol, kas arī bija nozagts transporta līdzeklis, un nobraukuši kādu attālumu pamet šo auto, pārsēžoties Volkswagen Golf. Pēc kāda laika brauciena ar Golf viņi atkal nomainīja automašīnu un iekāpa BMW, taču pirms tam aizdedzināja Golf, cerot, ka liesmas iznīcinās jebkādus iespējamos pierādījumus, kas varētu būt palikuši. Ja jūs zināt, kas ir šie divi vīrieši, lūdzam sazināties ar Crime Stoppers pa tālruni 1-800 333 000. Broktonas policijas departaments, kinologu vienības un citas glābšanas organizācijas šā gada jūlija sākumā devās uz mežainajām teritorijām ap Kafrija torņiem, kas atrodas 755 Crescentielā, Broktonā, Massachusettsā. Viņi meklēja pazudušu personu, kuras pazušana bija ne tikai noslēpumaina, bet arī ārkārtīgi bīstama. 7 gadus vecās Marijas Luīzes Santes pazušana, kur dzīvoja dzīvoklī, kurā policisti veica meklēšanu. Tas bija 5. jūlijas, kad Marija, kura runā tikai haitiešu kreolā, aizklīda prom no sava dzīvokļu kompleksa un pazuda bez pēdām. Pēc ģimenes teiktā, viņa jau iepriekš bija aizklīdusi, taču vienmēr tika ātri atrasta. Taču blīvais mežs, kas ieskāva viņas mājas, padarīja viņas atrašanu daudz grūtāku, ja viņi tur nonāktu. Radinieki ir pauduši savas bažas par šo konkrēto pazušanu, neskatoties uz iepriekšējiem gadījumiem. Bailes par viņas drošību sāk pieaugt dienām ejot uz priekšu. Marija tika pamanīta novērošanas kamerā tieši pie daudz dzīvokļu nama, kur redzams tikai kā viņa iziet ārā, bet nav redzams, uz kuru pusi viņa devās. Lai gan policija un glābšanas dienesti meklēja ar vislielāko steidzamību, viņiem neizdevās atrast nevienu pavadienu, kas varētu palīdzēt noskaidrot, kur Marija ir nonākusi. Kopš tā laika viņi ir vērsušies pie sabiedrības, cerot, ka kāds kaut ko ir redzējis. Tomēr izskatās, ka neviens neko nav redzējis. Suņi nekad neuztvēra nekādu smaržu mežainajā apvidū, kas lietu vēl vairāk sarežģīja. Amatpersonas, kas izmeklē šo lietu, nav atklājušas, vai viņi ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu vai nē. Kas bija pēdējais cilvēks, kurš redzēja Mariju, vai kādi bija apstākļi, kādos Marija pēkšņi pazuda? Vai viņa vienkārši aizklīda un apmaldījās? Vai kāds viņu paņēma? Vai šeit notiek kas vēl ļaunāks? Tie ir jautājumi, kas satrauc Massachusettsas sabiedrību.
Tā kā neatklājās nekādi jauni pierādījumi, lieta tika izplatīta sociālajos tīklos, cerot, ka kāds liecinieks pieteiksies. Taču šī izplatīšana piesaistīja tikai vienu satraucošu teoriju, ko minēja vairāki sociālo tīklu lietotāji. Viņi ierosināja, ka Marija, ņemot vērā viņas izcelsmi no Haiti, visticamāk bija ASV Imigrācijas un muitas dienesta ICE upuris. Līdz ar šo pieņēmumu ģimenes bailes ir tikai pastiprinājušās. Ja Mariju būtu aizturējis ICE, viņa varētu atrasties jebkur, vai nu aizturēšanas centrā, vai jau izraidīta, un neviens no viņas radiniekiem par to pat neuzzinātu. Broktonas policija turpināja meklēt pazudušo sievieti, kuras vecums un iespējamās veselības problēmas padara viņas atrašanu par steidzamu jautājumu. Policija ir atvērusi saziņas kanālu, cerot, ka iedzīvotāju sniegtā informācija varētu palīdzēt noskaidrot viņas atrašanās vietu. Informāciju var nodot Broktonas policijas departamentam, zvanot pa tālruni 50 8941 0200. Lieta, kurā iesaistīts 35 gadus vecais dzelzstrādnieks Korijs Arizmendes un kas notika Ostinā, Teksasā 2022. gadā, ir atstājusi viņa ģimeni un izmeklētājus neizpratnē, jo viņi joprojām cenšas noskaidrot, kas viņu uzbruka un kāds bija uzbrucēja motīvs. Novērošanas kameru ieraksti kopš tā laika ir kļuvuši pieejami sabiedrībai. Lai gan tas nerāda uzbrukumu Korijam, tas atklāja viņa pārvietošanos stundās pirms viņa dzīvības zaudēšanas, un tiek cerēts, ka tas atsvaidzinās kāda atmiņu un kāds izlems pieteikties, lai viņa uzbrucēju varētu aizturēt. 4 minūšu garajā rediģētajā video, kas ticis publiskots, redzams, kā Korijs 16. aprīlī tajā gadā 22:07 iekāpj CEP metro autobusā. Šos kadrus ierakstīja novērošanas kameras autobusā. Tad viņa tajā pašā naktī ap 22:36 fiksēja kameras Lavaca ielas kvartālā pie 1500 numuru ēkām, kad viņš šķērsoja ielu no vienas puses uz otru. Pārkāpis ielas otrā pusē, viņš devās uz dienvidiem un pazuda no redzesloka. Nākamreiz viņu kamerās redzēja aptuveni 90 minūtes vēlāk, 17. aprīļa rītā, kad viņš gāja pa ietvi netālu no 6. ielas un Brazos ielas dienvidu austrumu stūri. Tad viņš devās uz rietumiem ar 6. ielu un Kongresa ielu un 12:30. Viņi redzēja 6. ielas kvartālā pie 200 numuru ēkām, taču viņš vairs nebija viens, jo tagad viņam blakus bija sieviete, kura nesa baltu somu. Pēc tam viņš iegāja veikalā 6. ielas ziemeļgalā un iznāca no veikala pēc 30 minūtēm 1:00. Un viņu redz runājam ar citu sievieti uz ielas. Neviens no cilvēkiem, kas redzam video ierakstā, nav pieteicies, un cerams, ka publiskotais video viņus mudinās to izdarīt. Vēlāk tajā rītā policija tika izsaukta, kad Korijs tika atrasts miris uz ceļa East Milton Street 200. kvartālā. Tika noskaidrots, ka viņam uzbruka ar šaujamieroci, taču aizdomās turamie nav identificēti, jo viņa pārvietošanās tieši pirms uzbrukuma joprojām nav zināma. Viņa māte vēlāk paziņoja, ka mēnesi pirms uzbrukuma Korijs viņai bija teicis, zina, kāds grasās atņemt viņam dzīvību. Viņš nesniedz sīkāku informāciju, bet mātei sacīja, ka vienkārši vēlas, lai viņa zina par viņa bažām. Vienā brīdī Korijs apsvēra domu pamest Ostinu un atgriezties ģimenes mājās Fortbenā, taču viņa ģimene norādīja, ka bēgšana no problēmām nav viņa raksturā, tāpēc viņš nolēma nekur nepārcelties. Viens no Korija tuviem draugiem piebilda, ka pamanījis izmaiņas viņa uzvedībā nedēļās pirms viņa dzīves traģiskā noslēguma. Viņš vairs nebija tik atklāts kā parasti un bija pārtraucis sazināties gandrīz ar visiem, ko pazina. Policija ir lūgusi ikvienu, kurš atpazīst sevi videoierakstā, pieteikties, jo viņu rīcībā varētu būt informācija, kas var palīdzēt izmeklēšanā, pašiem to neapzinoties. Ja jūs zināt, kas uzbruka Korijam, vai jums ir jebkāda papildus informācija par viņa lietu, lūdzam sazināties ar Ostinas policijas departamenta slepkavību nodaļu pa tālruni 512 974 8477 77. Neviens vecāks nekad negaida, ka būs tas, kurš stāv reportiera mikrofona priekšā, aprakstot savu bērnu, cerot, ka kāds viņu ir redzējis, jo viņš ir pazudis vai nav sazinājies. Tieši šādā situācijā nonāca Vidala ģimene, kad pazuda viņa pilngadīgais dēls Zahārijs Vidals. Viņi raksturoja viņu kā lielisku puisi, kuram patiešām patika būt ģimenes lokā. Viņš ar nepacietību gaidīja viņa kopīgās sanākšanas, kurās visi kopā jautri pavadīja laiku. Šādas jautras ģimenes sanākšanas vairs nebija iespējams kopš Zaharija neizskaidrojamās pazušanas 2022. gadā.
Tas bija tā gada 22. oktobrī, kad 27 gadus vecais Zahārijs iegāja 7-Eleven veikalā, kas atrodas Route 61 un East Norwegian Street rajonā Pottsvilā, Pensilvānijā. Viņu redzēja veikalu novērošanas kamerā, ģērbta sarkanā kreklā, zilās džinsās, gaiši brūnā jakā un Oakley beisbola cepurē. Kamera ierakstīja viņa ienākšanu ap 16:00 tajā dienā, kā arī viņa aiziešanu, iezīmējot notikumus, kas noveda pie viņa pēdējiem mirkļiem pirms pazušanas. Vēlāk tajā pašā dienā Zahārijs, kā ziņots, devās uz mājas ballīti kaut kur Pottsvilā. Saskaņā ar mājas iedzīvotāju teikto, viņš aizgāja kaut kad nākamās dienas agrās rīta stundās un kopš tā laika nav ne redzēts, ne dzirdēts. Vidala ģimene netic, ka jaunietis bija iecerējis pazust un uzskata, ka kāds zina kaut ko un tur rokās izšķirošo atslēgu, lai atbildētu uz jautājumu par Zahārija atrašanās vietu. Pēc tam, kad tika ziņots par viņa pazušanu, Pottsvilas policija ātri sāka meklēt pavadienus. Viena norāde tika saņemta tūlīt pēc pazušanas, apgalvojot, ka Zahārijs tika novērots ejam pa dzelzceļa sliedēm, kas ved ārā no pilsētas. Varas iestādes tomēr nevarēja apstiprināt šo novērojumu, atstājot tikai minimarketa novērošanas kameru ierakstus un ballītes apmeklējumu kā vienīgās apstiprinātās Zahārija kustības pirms viņa pazušanas. Tiek teikts, ka Zahārijs bieži staigāja Pottsvilas brīvās publiskās bibliotēkas apkārtnē, kā arī pie rata Market and Center ielu krustojumā, taču viņš nav ticis redzēts nevienā no šīm vietām, kuras viņš mēdz apmeklēt. Ir arī ierosināts, ka viņš varētu būt bijis Schuylkill Havenā, pilsētiņā Pensilvānijā, vai Šarpa kalnā Austrum Pensilvānijā, kas ir daļa no Ridža un ielejas Apalačiem. Neskatoties uz meklēšanas centieniem šajās teritorijās, Zahārijs joprojām ir pazudis. Informāciju par pazudušo Zahāriju Vidālu var nodot Pottsvilas policijas departamentam, zvanot pa tālruni 5 7 06 22 1234. Tēva un dēla. 63 gadus vecā Faustino Elamo un 25 gadus vecā Luīzes Anieles Alamo ģimene ir izmisusi un gaida atbildes no Čikāgas pilsētas, jo vīrieši, kuri bija atbildīgi par Faustino un Luīzes dzīvību izbeigšanu, vēl nav identificēti. Tie, kas pazīst šo ģimeni, raksturo viņa attiecības kā veselīgas, jo viņi ir pazīstami ar to, ka atbalsta viens otru. Viņi ir arī pazīstami ar to, ka lielāko daļu laika pavada kopā, kas šo uzbrukumu padara vēl traģiskāku. Tēvs un dēls Čikāgas Little Village rajonā bija juvelieru izstrādājumu veikala īpašnieki, un pulkstens 17:49 2025. gada 8. novembrī viņi tieši grasījās sākt slēgt veikalu uz nakti. Bet pirms viņi to paspēja izdarīt, veikalā ienāca vīrietis, kurš bija uzvilcis Čikāgas Blackhawks džemperi ar kapuci, un viņu fiksēja drošības kamera. Tad viņš izvilka šaujamieroci un pavērs to pret tēvu un dēlu, pieprasot, lai viņi atdod vairākus juvelieru izstrādājumus. Abiem vīriešiem nebija citas izvēles, kā pakļauties, jo viņi baidījās par savu dzīvību. Un tiklīdz laupītājs bija iegūst to, pēc kā bija atnācis, viņš sāka bēgt. Kameras ieraksts no tuvējā uzņēmuma rāda, kā vīrietis iziet no veikala un dodas pa ielu tālāk. Bet Faustino un Luis nolēma doties viņam pakaļ, cenšoties atgūt nozagtās lietas. Viens no viņiem sekoja viņam pa ielu, kad viņš panāca vainīgo, izcēlās konflikts. Laupītājam izdevās izrauties, bet pa to laiku gan Faustino, gan Luis jau bija viņam uz pēdām. Viņi dzinās pakaļ zaglin līdz Springfield avēnijas stūrim, kur notikumi ieguva bīstamu un traģisku pavērsienu. Vīrietis visticamāk sajūties iedzīts stūrī, atkal izvilka savu šaujamieroci, un šoreiz viņš sāka šaut. Tēvs un dēls abi tika sašauti, un laupītājs spēja aizbēgt, joprojām turot nozagtās mantas pie sevis. Viņu redzēja iekāpjam baltā Maserati apvidus automobīlī, un viņš lielā ātrumā aizbrauc uz dienvidiem pa Springfielda avēniju. Diemžēl novērošanas kameru ieraksti nebija pietiekami, lai identificētu vainīgo, un policija tagad lūdz ikvienu, kurš viņu atpazīst, pieteikties, lai viņi varētu atrast un arestēt. Tiek piedāvāta kopējā atlīdzība – $20,000 apmērā ikvienam, kurš var sniegt izmeklētājiem informāciju par šo vīriešu atrašanās vietu, un viņi ir aicinājuši arī citus juvelieru izstrādājumu veikalu īpašniekus šajā apkaimē sazināties ar viņiem, ja viņi ir pamanījuši aizdomīgas personas, kas uzturas pie viņu veikaliem. Ik viens, kurš atpazīst kādu no šiem diviem vīriešiem, tiek aicināts sazināties ar Čikāgas policijas departamentu pa tālruni 3127 468 252. Danita Luda Wilkerson sirga ar vairākām slimībām, kura līdz 2020 gadam jau bija 6 bērnu māte. Bērnu vecums bija no 15 līdz 22 gadiem.
Tajā pašā gadā viņa apmetās pie sava brāļa Evansvilā, Indiānas štatā, taču pazuda, atstājot aiz sevi šķietami neatrisināmu noslēpumu. 21. jūnijā Donita izgāja no savu brāļu mājām pie Lodge un Taylor avēnijām, sakot jaunākajai meitai, ka drīz atgriezīsies. Taču neviens nezināja, ka tā būs pēdējā reize, kad viņu redzēs. 44 gadus vecā sieviete tajā vakarā neatgriezās, un visi mēģinājumi ar viņu sazināties bija nesekmīgi. Nākamajā rītā, kad ģimenes locekļi saprata, ka viņa nav atbildējusi uz viņu zvaniem, viņi ziņoja par viņas pazušanu vietējai policijas nodaļai, un sākās Donitas meklēšana. Policija vispirms mēģināja ar viņu sazināties, taču atklāja, ka viņas mobilais telefons vai nu bija izslēgts, vai arī tam bija beigusies baterija. Cerot noskaidrot viņas pārvietošanās maršrutus, izmeklētāji drīz vien pievērsās novērošanas kameru ierakstiem un sāka pārskatīt stundām ilgu video materiālu. Viņiem nebija ilgi jāmeklē, līdz viņi atrada video ierakstu ar Donitu, kur viņa tika redzēta ap 20:16 iepriekšējā vakarā, izejot no motels Evansvilas austrumu pusē. Drošības kameras pēc tam parādīja viņu stāvam ārpus iestādes, kopā ar kādu nenosauktu personu. Aizgājis prom no šī vīrieša, viņa tika redzēta kāpjams sudraba krāsas 2004. gada Chevrolet Suburban ar lūku un tonētiem logiem, un beidzot viņiem bija pavadiens. Policija pārskatīja vēl vairāk drošības kameru ierakstu, izsakojot maršrutu, pa kuru devās apvidus auto, kurā iekāpa pazudusī sieviete. Tas brauca cauri dienvidrietumu Indiānai un pēc tam devās uz dienvidu Illinois. Izmeklētājiem izdevās noskaidrot, ka Donitas telefons šajā apgabalā bija fiksēts 5 reizes, īpaši ap Carbondale, Illinoisā. Signāli pēkšņi apstājās nākamās dienas agrā rītā. Varas iestādes spēja noskaidrot, kam piederēja apvidus auto, un viņus ātri atrada, taču viņi it kā atteicās sadarboties ar izmeklēšanu, kā rezultātā lieta biedējoši ātri nonāca strupceļā. Tomēr dienās pirms Donitas pazušanas jau bija noticis kas draudīgs. Pēc ģimenes teiktā viņa bija saņēmusi ar vien draudīgākus ziņojumus no 2 vīriešiem. Viens no šiem cilvēkiem bija bijušais draugs. Saskaņā ar tiesas ierakstiem viņš tika arestēts 4 reizes no 2018 līdz 2019 gadam, iespējams par vardarbību ģimenē un fizisku uzbrukumu. Donita bija norādīta kā cietusī. Lai gan viņa identitātes nav publiskotas, šie 2 vīrieši un apvidus auto īpašnieks netiek uzskatīti par aizdomās turamajiem šajā dīvainajā pazušanas lietā. Lieta joprojām tiek izmeklēta, un nekāds būtisks progress nav panākts. Par informāciju, kas palīdzēs atrast pazudušo sievieti, ir izsludināta $5000 atlīdzība. Informāciju var nodot Evansvilas policijas departamentam pa 12-436-7979. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu lietas kursā par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Top 5 Unknowns, un tiekamies nākamajā video.